Marko Rubio ir uz viņa. Un kamēr GD Vance tur izplata dažas sazvērstības teorijas un mēs neesam sajūsmā par katru mirkli, Marko Rubio trāpa un atmasko to neprātu, ko mēs redzam internetā. Man pat nav jāuzspīlē šis, jūs paši to tūlīt redzēsiet, un ticiet man, jums patiks katra sekunde. Vairāk nekā 80% radikālās vardarbības tagad izraisa galēji kreisie un anarchisti. Šie nav abstrakti statistikas dati. Amerikāņi redzējuši, ko šie skaitļi nozīmē. Pilnīgs uzbrukums mūsu imigrācijas darbiniekiem, snaiperu uzbrukumi, sprākstvielas, bruņoti sliekņu uzbrukumi, transpersona, kas atklāja uguni uz katoļu pamatskolas skolēniem, kamēr viņi lūdzās. Viņa ierocis bija apzīmēts ar tādiem saukļiem kā "Kur tagad ir tavs dievs?" Veselības aprūpes vadītājs tika augstasinīgi nogalināts uz ielas. Vairāki atentāti mēģinājumi pret pašreizējo prezidentu un paaudzes izcilākā konservatīvā aktīvista flakavība. Vīrietis, kurš bija arī vīrs un 2 mazu bērnu tēvs, tika nošauts un nogalināts runājot studentu pūlim. Es domāju, ja viņš to pasaka šādi, jā, tā ir ārprātīgs drauds, jā, tas ir milzīgs drauds. Jā, tā ir milzīga problēma, ko izskaistina mēdī, kas patiesībā atbalsta šos trakos. Šis ir izteikts un unikāls ļaunums. To vienmēr ir vadījis naids, pāri visam, naids pret pašu civilizāciju. Tā ir sliktāko sacelšanās pret labākajiem, vāju un bļēvu sacelšanās pret stiprajiem un labajiem. To izteno tie, kuri nespēja būvēt, nespēja radīt, nespēja sasniegt lielas lietas, un viņi atriebjas pasaulē par savu nepietiekamību, cenšoties iznīcināt tos, kuri to spēj. Tas ir tas, kas ir radikālais kreisisms. Tas var ieņemt dažādus saukļus un ideoloģijas dažādās vietās un laikos. Viņi var sev saukt par antikapitalistiem, antiimperialistiem, komunistiem, anarchistiem vai marksistiem, bet būtība vienmēr ir viena un tā pati. Tas vienmēr ir viens un tas pats. Tā ir indīga aizvainojuma sajūta, kas ietērpta vienlīdzības, taisnīguma un atbrīvošanas valodā. Nepārvarama vēlme nojaukt to, ko dižāki vīri ir uzbūvējuši. Iznīcināt to, kas ir skaists un pareizs. To cilvēku vārdā, kuri paši ir pilni tikai ar neglītumu un pasaulē neko citu nespēj dot. Ar vardarbību un teroru viņi atkal cenšas uzspiest savu neglītumu mums visiem. Es domāju, tas ir neticami, ka šī kustība kaut kā ir tikusi cauri, izliekoties, ka iestājās par mieru, ka viņi ir tie, kuri patiešām saprot, ka viņi ir tie labie. Patiesībā viņi ir tie, kuri ir ārkārtīgi vardarbīgi. Un viņi ir tie, kuri uzspiež neprātīgas, bīstamas ideoloģijas, kas, kā tu teici, ir ietērtas šajā mēs esam labākie attieksmē, bet viņi nav labākie. Viņi visu laiku ir briesmīgi cilvēki. Bet puiši tas kļūst vēl labāk. Šis ir izteikts un unikāls ļaunums. To vienmēr ir vadījis naids, pāri visam, naids pret pašu civilizāciju. Tā ir sliktāko sacelšanās pret labākajiem. Tā ir vāju un gļēvu sacelšanās pret stiprajiem un labajiem. Vāji un gļēvi cilvēki labāk izvēlas sagraut un pazemot citus, nekā censties uzlabot sevi. Nepievilcīgi cilvēki apgalvos, ka skaisti cilvēki nav skaisti vai nav to pelnījuši, jo tas liek viņiem justies labāk pašiem par sevi. Nabadzīgi cilvēki mēģinās apgalvot, ka bagāti cilvēki ir briesmīgi, jo tas liek viņiem justies labāk par savu nabadzību. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas vienkārši ir šokējoši. Ir šokējoši, ka politikā patiešām var redzēt personības tipus. Jūs varat redzēt cilvēkus, kur mēdz būt slinki vai vainot citus, pretstatā tiem, kur ir gatavi patiešām pašiem kaut ko izveidot. Un šī atšķirība ir ārprātīga. To dara tie, kuri nevar būvēt, nevar radīt, nevar sasniegt lielas lietas. Un viņi atriebjās pasaulē par savu nekompetenci, cenšoties iznīcināt tos, kuri to spēj. Tas ir radikālais kreisums. Dažādos laikos un vietās tas var izpausties ar dažādiem saukļiem un ideoloģijām. Viņi var sevi saukt par antikapitalistiem, antiimperialistiem, komunistiem, anarchistiem vai marksistiem, bet būtība vienmēr ir viena un tā pati. Tas vienmēr ir viens un tas pats. Tā ir indīga aizvainojuma sajūta, kas ietērpta vienlīdzības un taisnīguma atbrīvošanas valodā. Nepārvarama vēlme sagraut to, ko dižāki vīri ir uzcēluši.
Iznīcināt to, kas ir skaists un pareizs. To cilvēku vārdā, kuri paši ir pilni ar neglītumu. Es domāju, tu to dzirdi divreiz un vienkārši saki, jā, tā tas ir. Jā. Es varētu klausīties šo runu miljonu reižu. Nekā cita, ko piedāvāt pasaulē. Ar vardarbību un teroru viņi atkal cenšas uzspiest savu neglītumu mums visiem. Vecā dogma bija nepareiza. Vecā dogma bija nepareiza. Nekas no tā nav balstīts ideālismā. Tas nav utopisks. Patiesībā ir gluži pretēji. Viena no kritikas piezīmēm, ko dažkārt dzird par komunismu, piemēram, ir tāda, ka tas teorijā izklausās labi, bet praksē nekad nestrādā. Tas patiesībā nav taisnība. Komunisms teorijā neizklausās labi. Pasaule, ko tas mums visiem paredz, ir maza, plakana, pelēka, nolīdzināta, bez jebkādas izcilības, iztukšota no visa, kas cilvēka dvēselē ir labs un cēls. Pasaule, ko tas paredz, ir pasaule bez drosmes, pasaule bez radošuma vai ambīcijām, pasaule bez varoņiem, slavas vai lieliem mērķiem, uz kuriem tiekties. Ak vai! Pasaule bez brīnumiem, bez mītiem, bez cilvēkiem, kuri paceļās pāri pārējiem, lai paveiktu neticamas un neparastas lietas. Un pasaule, ko komunisms paredz, ir pasaule bez Dieva. Šiem revolucionārās vardarbības arhitektiem mūsu civilizācijas izcilākie sasniegumi ir nepanesams pazemojums, apgādinājums par to, ko viņi nespēja paveikt, un atgādinājums par to, kas viņi nekad nevarēs būt. Tāpēc viņi izvēlās iznīcināt. Viņi uzbruk cauruļvadiem, viņi uzbruk dzelzceļiem, viņi uzbruk elektroapgādes tīkliem un laboratorijām. Fiziskie, iemiesotie varas, izgudrojumu un sasniegumu simboli. Šāda ir terorisma daba, ar kuru mēs saskaramies šodien. Viņi nicina rietumus, jo rietumi ir lieliski. Viņi nicina rietumus, jo rietumi ir lieliski. Es domāju, vai tā nebija viena no labākajām runām, ko jebkad esat dzirdējuši? Jo tā noteikti bija viena no labākajām runām, ko es jebkad esmu dzirdējusi. Es domāju, veids, kā viņš to aprakstīja, es nevaru noticēt, ka nekad par to neesmu iedomājusies. Tā ir taisnība. Protams, mēs esam tik pieraduši dzirdēt apgalvojumu, ka komunisms būtu brīnišķīgs, ja tas darbotos. Bet tagad, kad tu par to padomā, tu saproti, ka tas nemaz nebūtu brīnišķīgi. Tieši tā, tas atņem pasaulē dievu, iespēju būt kaut kam brīnišķīgam, iespēju izkāpt ārpus vienkāršā standarta. Mēs visi esam pilnīgi vienādi. Mēs esam pilnīgi vienādi. Un iespēja būt izcilam, darīt brīnišķīgas lietas un radīt brīnišķīgas lietas, tieši to tas dara. Tas rada lielisku pasauli, garlaicīgu pasauli. Pasauli, kur visi ir vienlīdzīgi, bet nevienam nav stimulu darīt kaut ko brīnišķīgu. Cik dziļdomīgs veids, kā uz to paskatīties, un cik brīnišķīgi dzirdēt, ka kāds patiešām to nosauc īstajā vārdā. Mūsu sabiedrības sairšana vāja cilvēku dēļ, kuri pilnībā baidās no fakta, ka viņai varētu nebūt spējīgi kļūt par kaut ko. Un tāpēc viņi vēlas nodrošināt, ka neviens cits nekad nav nekas. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam. Sveiki, draugi! Es esmu Meira Kā, raidījuma The Pushback vadītāja, un es esmu ļoti pateicīga, ka jūs esat šeit. Kā jūs visi zinat, mūsu mērķis ir radīt pushback. Tiešsaistes kustību, kas maina mēdīju toni, ko mēs šobrīd redzam, un aizstāv rietums no tā, no kā tie jāaizstāv. Un mēs cenšamies to darīt neatkarīgi. Ja vēlaties reklamēties pie mums, noteikti rakstiet mums uz e-pastu info@mirrork.com. Bet vēl svarīgāk, mums drīzumā būs ļoti aizraujošs paziņojums. Daudzi no jums ir jautājuši, kā varētu vairāk iesaistīties pushback kustībā, un mēs strādājam pie kaut kā lieliska. Tāpēc sekojiet līdzi jaunumiem. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, nospiediet patīk pie video, komentējiet, iesaistieties, apskatiet veidus, kā mūs atbalstīt, un, protams, turpiniet skatīties, jo tas, ko mēs šeit darām, ir revolūcija, un mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi, ka jūs esat tās daļa.